atgādina. Lietuvas drošības dienesti ir vieni no uzticamākajiem partneriem. Ja viņiem ir šāda informācija, tad būtu jādalās ar saviem Latvijas kolēģiem. Tas, ka piedāvāt varētu, protams, es ceru, ka jebkura no augstākām personām vienkārši par to ir pasmējusies, iztaurējusies ar zināmu humoru devu, jo Krievija jau atklāti vienmēr to ir propagandējusi. Tas viņu uzsvars, kas līdz šim ir bijis, ja, ko viņi mēģina, ja uzmanīgi skatās, ar neabruņot acis, tas nav redzams, bet viņu propaganda apmēram ir tēmēta uz Latviju un citām valstīm šāda. 5. pants NATO nestrādā, to viņi pamato ar dažādāku interesantu Rietuma Eiropas liberāļu žurnālistu, kas īstenībā ēd no viņu rokas un dažādāku viņu sponsorētu tā saucamo think tanku viedokļiem, un tā ideja ir tāda, tas jūs nesargā, Rietumi jūs negrib pasargāt, bet nu nāciet, mēs ar atlaistām rokām. Mēs gaidām jūs, mēs jūs pasargāsim, mēs jums dosim lētāku gāzi, lielākas pensijas, nu jebko, pat meli dara šajā gadījumā. Savukārt jaunievēlētais Eiropas parlamenta deputāts, bet iepriekš gan ārlietu, gan aizsardzības ministrs Artis Pabriks atzīst, ka traucēt NATO integrāciju ir Krievijas interesēs. Tomēr politiķi ar saviem izteikumiem mēdz arī pārspīlēt. Nav tāda politiķa, no kuriem tas būtu atkarīgs. Mēs, paldies Dievam, esam demokrātiska valsts. Es teiktu, ka politiķiem bieži patīk pārspīlēt. Tajā pašā laikā tas informācijas saturs, viņš nav nekas tāds ļoti svešs, un es pieļauju, ka kaut kāds pamats jau, teiksim, ir, nav dūma bez uguns. Bet tas, ka tur varbūt zinām veida, varbūt arī PR lieta ir iekšā vai pārspīlējums, tas nav, protams, izslēdzams. Bet jebkurā gadījumā mums ir pilnīgi skaidrs, ka Krievija veiksmīgi strādā Baltijas reģionā, un viņi izdarīs visu, kas būs tās spēkos, lai mazinātu mūsu integrācijas iespējas gan Eiropas Savienībā, gan NATO. Intervijā vācu laikrakstam Daļa Grybauskaite arī salīdzināja Krievijas prezidentu Putinu gan ar Hitleru, gan Staļinu. Ar skaļiem izteikumiem piesaistot pasaules mediju uzmanību jau drīz pēc savas pārvēlēšanas prezidenta amatā, Daļa Grybauskaite likusi saprast, ka arī nākamajos viņas prezidentūras gados oficiālā viļņa būs dzirdama nevienu reizi vien. Imants Frederiks Ozols, Ivans Milovs, Latvijas televīzija. Iepriekšējās dienās no Ukrainas saņemta vairāki